Ar šādu auto ir braucis Misters Bīns. Šī mašīna ir piedalījusies kā viens no galvenajiem varoņiem veselās 2 filmās Italian Job, jeb Itālijas variants. Un arī Latvijā ir diezgan daudz cilvēku, kuri pārvietojas ar klasisko Mini. Viņi saņēmās un pagājušajā nedēļā devās 1500 km tālā ceļā uz Vāciju, kur notika starptautiskais klasisko Mini sajiets. Šis auto ir dzīvesveids. Kopš 1978. gada ik vasaru kaut kur Eiropā notiek klasisko Mini Cooper salidojums, uz kuru pēdējos gados sabrauc no jau vairāki tūkstoši no 1959. līdz 2000. gadam ražoto autiņu. Šoreiz ceļš ved uz Bavārijas pilsētiņu Neimarktu. Otro reizi klasiķu festivālā piedalās arī mašīnas no Latvijas. Šoreiz 4 klasiskie Mini, 2 jaunie un 2 atbalsta mašīnas, jo tik tālā ceļā jābūt gatavam uz visu. Mūsu pulkā bija arī mūziķis un radio etera personība Normons Rutuls ar sievu Ilutu un savu 92. gada Minīti. Nekāda iesauka viņam nav. Par lācīti vienlaik mēs viņu saukājam, jo viņam tas dubsīts tāds apaļš izskatās kā lācīts maziņš. Ja? Katrā ziņā tas ir viens no mūsu ģimenes locekļiem, un mēs visi kā viens viņu ļoti mīlam. Lai gan brauciena mērķis, protams, ir festivāls, katrs kaislīgs autobraucējs zina, ka lielāko baudu sagādā atrašanās ceļā. Un, ja vēl izdodas pa skaistu ceļu pabraukt īpašajā Mini stilā, laime ir pilnīga. Braukt ar klasisko Mini ir tikpat aizraujoši, kā uz to skatīties. Katra bedre, katra sliežu ceļu klājuma šķērsošana, tas ir viens liels piedzīvojums. Uz ceļa, kurš braucējiem ir ļoti tuvu, klasiskais Minītis mīļi gāzelējas un veiklāks braucējs ar vienu roku stūrējot, ar otru pat pamanās noslaucīt aizmugurējo stiklu. 2 cilvēki ar visu bagāžu Mini var justies gana normāli, taču salīdzinot ar modernajiem spēkratiem, šis tomēr ir visai neērts braucamais. Tāpēc rodas jautājums, kas dzen mērot tik tālu ceļu šādos apstākļos. Tāda viena konkrēta apzīmējuma, kāpēc būtu jābrauc ar šo mašīnu, man īsti nav, bet tas ir dzīvesveids. Mini, acīm redzot, kopš 59. gada, kad tika ražots, jau tika paredzēts kā dzīvesveids. Un šobrīd tā ir kļuvusi par tādu stila ikonu, manuprāt. Nedaudz pietrūka, lai pirms vairākiem gadiem kļūtu par vispār pagājušā gadsimta automašīnu. Uzvarēja Kāfers, kā zināms. Pilsētiņas, alus un ceptas gaļas aromāta dēļ mazliet hipijiskajā pasākumā, kurā pēc dažiem aprēķiniem piedalījās 2800 Mini un to saimnieki un pasažieri, Latvijas Miniklubs Minimānija LV nepalika nepamanīts, jo atraktīvie fotogrāfa Jura Ķilkuta fotoateljē darbinieki sagaidīja katru dalībnieku un visi par piemiņu ieguva fotogrāfiju. Droši teikt, ka pasaulē nav 2 vienādu Mini, jo katrs īpašnieks savu braucamo pūles kaut kā modificēt, uzpucēt vai gluži otrādi atstāt tādu, kāds tas bijis kopš ražošanas. Turklāt šī ir mašīna, kas ļauj savam saimniekam būt mazliet bohēmiskam un pat arī naivam un bērnišķīgam. Tāpēc ikoniskie Bīna lācīši un citi dīvaini ceļa biedri šajā kopienā nav nekas neparasts. Minīšu salidojums ir galvenā šī autiņa entuziastu pulcēšanās un pieredzes apmaiņas vieta. Visi klātesošie ir laimīgi, labā omā brauc. Šeit nebija nekāda mērīšanās ar krāniņiem. Tur, lai gan nelielā mērā jau bija, bet arī brauc ar veciem sarūsējušiem, brauc ar smalkiem, dārgiem Mini, kas tiešām maksā 30 un vairāk tūkstošus.
Klasiskais Mini ir darbojoša rotaļu mašīnīte, kuras parādīšanās 90% cilvēku izraisa smaidu. Mūsu laikā 9 dienu ekspedīcija ļāva izbaudīt citas dzīves krāsas, skaņas un smaržas kopā ar automašīnām no nedaudz cita, nesteidzīgāka un bezrūpīgāka laikmeta.